Heisā un esiet sveicināti Daktere Klauna viesistabā vietā, kur sanākam un šķetinam, kas tad ir tie, kuri slēpjas aiz dakteriem klauniem, kas ir tie, kuri ir dakteri klauni un kā ir būt tiem, kas ir līdztekus dakteriem klauniem. Mans vārds ir Emīls Gatis Liepiņš, un šajā epizodē runāsim ar tiem trešajiem, tiem, kas līdztekus dakteriem klauniem. Mums šeit viesistabā šoreiz ciemos Bērnu Kliniskās universitātes slimnīcas neatliekamā medicīniskā centra vadītājs Marks Roris un intensīvās terapijas nodaļas virsmās Diana Grasa. Sveiciens! Sveiki! Man uztraukums beidzās, tos jūsu amatus izlasīju pareizi. Tagad varam ķerties klāt. Kā jums un dakteriem klauniem miedarbojoties? Atcerieties to pirmo reizi, kad ieraudzījāt nākam tur tos pantalonos un sarkanajiem deguniem, kas toreiz prātā nostrādāja. Jā, es atceros pirmo reizi. Es patiesībā vakar mēģināju atrast bildes kopīgas ar dakteriem klauniem, jo tāds man arī ir. Un patiesībā pirmā bilde ar dakteriem klauniem ir manā pirmajā darba gadā, kas bija pirms 10 gadiem. Un patiesībā ļoti siltas emocijas skatoties šīs fotogrāfijas. Savukārt, tad, kad es pirmoreiz ieraudzīju pie nodaļas durvīm nākot iekšā dakteris klauns, man bija tāds nedaudz, kas tagad notiek, kas man ir jādara? Šos radiņos nemācīja. Jā, tieši tā. Un kas tagad ir jādara, kā ir jāuzvedās, ko viņi darīs? Un patiesībā jau pēc tam tas viss notiek ļoti organiski un ļoti patīkami viņu sagaidīt. Un fotogrāfijas ir palikušas, jā. Jā. Mark, tev arī? Man, godīgi sakot, es strādāju atpakaļ bērnu slimnīcā jau 3 gadi, bet man tā pirmā pieredze, laikam, es tā vakar domāju, ka bija tomēr rezidentūras laikā, 18. 19. gadā es biju bērnu slimnīcā, kā auss kakla deguna ārsta rezidents, un jā, es atceros to šopu. Tāda lieta arī eksistē, jā, jo es biju pavadījis pieaugušo slimnīcās, gan arī vēl studiju laikā strādājot, gan rezidentūrā aptuveni 6-7 gadus, un tad ir šāda pieeja, un tad man ir tāda pirmā reakcija, bet kā es tajā visā iedaros? Un man liekas, es tā garām tā kautrīgā izlīdu gar malu, kamēr viņi darbojās tur ar bērnu. un nedaudz tā kā vairījos. Protams, arī tā ikdiena, tādās specialitātēs kā ķirurģija, ka tu pavadi lielu daļu zālē, vai tu pavadi lielu daļu vienkārši pieņemšanās, kur dakteri klauni neienāk, tu viņus arī mazāk izjūt. Un tagad pēdējos 3 gadus, kad ir šis neatliekamās medicīnas centra darbs, tad, protams, tur mums dakteri klauni ir bieži. Un es labprāt ar viņiem tagad miedarbojos, tagad ir duša lielāka, jo tas ir arī tas pozitīvais, kas man pašam patīk nākt uz darbu un višķiņa pa dienas vidu uzvesties nenopietni, jo tā nevar citās slimnīcās, tā tikai bērnu slimnīcā pagaidām. Bet mēs ceram, ka dzirdīgas ausis un pakāpeniski mēs tad tā nonāksim arī līdz tām lielajām slimnīcām ar šo kustību. Bet tas principā varētu būt studēšanas vērts temats, un tas ir arī tas, par ko mēs šodien šeit runājam. Kas notiek? Kā veidojās šī ķīmija tur, kur satiekas medicīna, zinātne, šīs te universitātē apgūtās zināšanas un tomēr nopietnas diagnozes un smagi un nevienam nenovēlam dzīves pagriezieni ar šo te rotaļu, ar šo te spēli, ar šo te gaišo tur, kur it kā valda tums un smagums. Kas jums varbūt ir tāds, kas tagad 3 gadi, kam īsāk, kam ilgāku laiku pieredze darbā ar dakteriem klauniem, kā jūs teritorijas sadalat, novalkat, jo tieši tā kā jūs minējāt, jūs varbūt šobrīd konsultējat, vecākus stāstat, mēģināt pateikt nopietnu lietu, jau izaicinoši vieglā formā, tur parādās tie ar sarkaniem deguniem. No nodaļas darba domājot, man patīk tas, ka tad, kad daktori klauni ienāk nodaļā, viņi vienmēr māsu pustenī pajautā, kas ir tie pacienti, pie kuriem varētu iet, vai kur ir tie, pie kuriem šobrīd labāk, kurus šobrīd neapmeklēt.
Un tad mēs saskaņojam, kuri varētu būt tie, kuri noteikti priecātos un ļoti gaida, jo bieži vien tā, ka ļoti gaida un jautā, kad būs. Un tad ir tā, ka aptuveni jau nevar neko apsolīt, bet viņi patiesībā bērni ļoti gaida. Un tad mēs kopīgi saskaņojam. Bieži vien ir tā, ka es pavadīju līdz spēlētai, kurā noteikti ļoti gaida, un tad varu jau tā preventatīvi tā kā ievadīt tajā, ka būs ciemiņi, un tad bērnu ievadīt tajā. Un tad mēs kopīgi saskaņojam. Jā, patiesībā tas ļoti, ļoti vienkārši notika. Šobrīd intensīvajā terapijā mums ir bijusi viena pieredze pacientam, kas ir ilgstoši atradies pie mums un ārstējies, vēl joprojām atrodas slimnīcā. Un patiesībā šajā gadījumā varbūt, ja ne pats bērns, tad piederīgie bija ļoti priecīgi satikt doktoru Klaunu, kas to kopēju atmosfēru padarīja gaišāku un priecīgāku. Vai dakteris Klauns varētu būt uzskatāms par tādu kā ledu lauzi, ņemot vērā to, ka tomēr gana pamatoti bērniem mēdz būt arī pieaugušajiem bailes no tā baltā halāta, šprices un viss pārējais, vai protams, tas ārsts, tā. Un tad ienāk tas, kas ar tevi spēlējās, vai jūs jūtat šo te tādu palīdzību no doktoriem Klauniem, kas varbūt ļauj arī jums uzlabot attiecības un salauzt šo te ledu darbā ar bērniem? Es jau redzu, ka ņemot vērā, ka es esmu vairāk tās nodaļas administrators, mazāk kontaktā ar savas nodaļas pacientiem, tomēr ejot cauri posteņiem, ejot cauri mūsu tā saucamajai ārstniecības zonai, es jau redzu, ka mums ir kolēģi, kas ļoti veiksmīgi ir iemācījuši šo resursu izmantot, pasauc uz kādu procedūru, ja. Kā reiz, man liekas, vakar vai piekdien pagājušās nedēļas izskaņā gāju un nepieciešams vai kādu manipulāciju, un ķirurgs ir pasaucis arī doktors Klauns palīgā, un tad notiek koncerts, un bērns skatās, un pa to laiku tiek vismaz saliktīns, jo tas jau dod to spriedzi, ka tev uzais, un tad sāk gatavoties. Tad sāk špricis kratīt, vēl kaut ko tur ievilkt, gatavoties, tas uzdzen to spriedzi, un pa to laiku notiek tas koncerts, un spriedzes nav, un droši vien, ka arī procedūras laikā, jo es tā arī netraucējot vai aizslīdu garām, bet es novēroju, ka šīs miedarbības notiek, ka mēs izmantojam kā tādu palīgu. Man personīgā pieredze, tā kā es vēl ik pa laikam piestrādāju arī LOR, jeb auskaklu deguns slimību nodaļā, man arī bijuši tādi pacienti, man bija viena tāda meitene, pāris mēneši droši vien pagājuši nodaļā, kura tāda, negribīgi uz kontaktu viņa pēc operācijai, viņai, protams, pašsajūta nav pat labākais, ja viņa neko negrib īsti pastāst, māma atbild bērnu vietā. Labi, aizēju tālāk pa citiem pacientiem, doktor Klauna ir klāt, doktor Klauna paviesojās palātā, iznāk ārā, es domāju, varbūt es mēģināšu vēlreiz to, es ienāku, un tad pavisam cits bērns, viņš stāsta, viņš runā, viņš ir priecīgāks, tā kā neteikšu, ka visos gadījumos tas tā notiek, bet ir droši vien mums arī ko mācīties, atkost tos, zinātniski saprast, kurš tas bērns, kas uz šo reaģēs labi un kurš nē. Man liekas, jau uztaisīja tādu tiltiņu, principā jau veseliem 3 vēl tikai nākamajiem jautājumiem, bet varbūt tu vari paskrūvēt to burciņu un pamērt tos piemērus, ka komanda veidojas ar doktoriem. Es varētu piebilst par šiem spēles elementiem, tādiem improvizācijas elementiem, ko arī kā nodaļas māsai strādājot, ir bijis tā, ka šie spēles un improvizācijas elementi arī ar drosmes kasti vai dažādu pacienta iepriecināšanu pēc kādām nepatīkamām procedūrām, tad, piemēram, kad no tās kastes kaut kas izlec vai tomēr kaut kas ir noslēpies, meklēt kādus uz sienas uzlīmētus zvērus, kas nodaļu procedūru telpās ir, izmantot šo spēles elementus tā, lai atbrīvotu pacientu, vai tā komunikācija un sadarbība veidotos daudz veiksmīgāk. Ar doktoriem Klauniem mums ir bijušas arī situācijas, kad pacientam ir jāveic pārsiešana, pārsēja nomaiņa, tad arī caur šo mēs esam ar spēles elementiem attinuši, piemēram, tās uzliktās saites un ir bijuši dažādas šīs taktikas, ko patiesībā mēs kā mediķi pārņemam un izmantojam savā ikdienā. Tas tāds pozitīvisma deva. Sadzird arī to leksikoloģiju.
spēles un drosmes kastes, kas ieviešās jau no doktora Klauna darba, jūs tādā ikdienas frāzējumā. Mēs varam runāt un spriest un skaisti stāstīt tālāk par šo smaidu ietekmi un to, cik būtiska ir tās pozitīvās enerģijas ieviešana tur, kur visādi citādi valda tas smagnējums un bēdas. Zinātniskais segums šim. Esat novērojuši kaut kādas tik tiešām tādas lietas, kas, izgāja tas doktors Klauns laukā, asinsspiediens, piemēram, cits, vai tik tiešām kaut kādi procesi ķermenī, kas drosmi ir iedevuši bērnam un nāc un dur. Kaut kāds tāds, kas jā. Es droši vien teikšu, ka, teiksim, Vitālijam es noteikti mazāk pievēršu tā ikdienā uzmanību, bet jā, par to komunikāciju, ka tie bērni ir atvērtāki. Ja, piemēram, es te arī, vēl domājot vakardien par šo sarunu un atsaucot atmiņā, kāda man tā pēdējā gada pieredze, piemēram, atsaucot arī, kad ir jaunietis pēc traumas, kurš ir uz traumu dēļ, viņam ir kakls nofiksēts, un viņš tā ar kaktu stūrīt uz to doktora Klaudu skatās, un tur arī notiek priekšnesums un tā. Es redzu, ka puikas maina, puikam, tur kaut kādi 11 gadi, viņš jau pietiekami liels. Viņam dzīvē tagad, nav vieglākais posms, viņš ir kārtīgi nomaucies, viņš ir viss safiksēts, saskrūvēts, bet, vēl ar to acu kaktīķi, es pilnīgi redzu, ka viņam to ir tās acis izlīdīs uz otru pusi. Viņš skatās, viņš priecājās, un man liekas, tas viņam padara to būšanu, jo mums jau tagad jaunajā telpās arī neatliekmē. Kāds pacients ir savā telpā, tev pat nav tas visādu infekcijas drošību apsvērumu dēļ, tev pat nav iespēja, ja tu esi vietas, viņš bija viens bez vecākiem iestājas, kaut kur skolā vai kur tas negadījums bija, ka tev nav tā pat palātas bieda vai kaut kāda sociālā etika, ka tu esi atstāts viens, varbūt kaut kādā noteiktā neziņā, tas noteikti maina to uztveri, ka viss nav šobrīd tik skumji, kā varbūt likās, un es pamanu, ka viņi tad ir daudz atvērtāki uz komunikāciju un stāstīt par savām bēdām, sāpēm un kas viņus uztrauc. Viņi tā nevienmēr ir gatavi uzreiz, teiksim, ārstam vai māsai to atzīt. Kā medpersonāla vidū raugās uz doktoriem, klauniem? Nezinu, cik katram no jums tad šī pieredze, lai varētu izdarīt tādus novērojumus jau caur gadiem, kā tā mainījusies, bet varbūt tomēr 3 gadi vai 5 vai kāds rezidentūras, kā bija tajā laikā. Jūs tādā ziņā esat uzskatām par diezgan jauniem ārstiem, kā ir tiem, kas jau ar pieredzi bagāžu un tādiem, kas klaunus agrāk bija pieraduši redzēt tikai cirku. Zini, man pēc subjektīvām sajūtām nevar apgalvot par visiem, bet ja neredz visu ārstu vai māsu miedarbību ar doktoriem klauniem, bet protams, ja nopietnāks cilvēks, jo ilgāk strādājis un varbūt redzējis arī citādākus laiks, es redzu, ka viņiem ir nedaudz grūtāk šo novitāti pieņemt un ieviest ikdienā. Noteikti es redzu, ka vieglāk ar šo ir jaunajiem kolēģiem, kam tas ir tā kā papildu rīks, papildu resursu, papildu elements. Protams, ir arī jaunie kolēģi, kas ir ļoti nopietni noskaņoti darbi, un pie mums neatliekmē ir intensīvs tas darbs, mūsu ekspektācija, ka 4-6 laikā mēs zinām, kas ar to bērnu notiek, tā pavisam labi zinām. Un, man te gatavojoties sarunai, arī paprasīju, teiksim, saviem kolēģiem, kas ir virsāsti un tā, kā tad jums, un ir, protams, viedokļi, ka dažbrīd traucē, dažbrīd ir par skaļu, dažbrīd ir nevietā, dažbrīd ir tā kā ir jāregulē šī satiksme. Ok, bet, no otras puses ir tā, kas tikko uzsākuši darbu, kuri ļoti labprāt, kuriem, es domāju, pat pašiem ir nepieciešama bišķiņ tā drosme saņemšanās vai spēja raisīt valodu, kur tas doktors Klauns pa vidu palīdz, kur labprāt iesaistās un labprāt spēlējās. Tā kā
Dažādi tie uzskati ir, vai es varu salīdzināt. No 18. gadā tur bija tāds īsts posms, varbūt ne tik daudz. Es viņu atceros. Toreiz man šķiet, ka gan doktora Klauna klātbūtne bija daudz vājāka, manuprāt. Nebija tas segums tik liels, vismaz man tā ir palicis atmiņā. Gan arī, tas vairāk bija, droši vien arī man, kā tikko ienākot veselības aprūpes sistēmā, praktiski strādājot, likās tāds. Tā ir tāda novitāte. Tas tā varbūt nav līdz galam nopietni. Tev varbūt kāds stāsts ir, kur varētu sastrādāties ar kādu kolēģi, kas varbūt arī ir ne tai labākajā noskaņojumā tajā dienā, vai tik ļoti nofokusējusies darbam, ka nepieskaries, nenotrauc. Un ienāk tie un muzicē un futbolu ar neredzamo bumbu spēlē un pēkšņi arī kolēģiem pasprūka smiekli. Restīvi, ka tas klauns palīdz tik tiešām ne tikai bērnam, ne tikai vecākiem, bet nāk tā kā arī ārstiem. Jā, es varētu piekrist Markam par šo, ka nevaram atbildēt par visiem, bet ir kolēģi grupa, kas varbūt atkal kāpēc viņi tagad, un varbūt nedaudz traucē, varbūt ir par skaļu. Es tagad plānoju darīt šo vai to, un tas pat paņems man vairāk laika, attiecīgi, jo būs tās spēles un amzierēšanās pa vidu. Bet jā, neredzamās futbola bumbas ir spēlēts. Lielajā nodaļu mājā ir ļoti garš foršs gaitenis, kur to var darīt. Klauni ir stumti arī uz mazā ritenīša kreisliņa pa gaiteni kopā ar bērniem. Tā kā ir bijušas dažādas foršas atrakcijas un aktivitātes. Kopā ar bērniem ir spēlēti neredzamie instrumenti un dažādas citas aktivitātes. Bet ir, atbildot uz to jautājumu, ir kolēģi, kas, piemēram, bijuši ļoti norūpējušies vai ļoti iegrimuši darbā, un tad parādās doktors Klauns, un tad redz, ka kāds smaids paverās sejā. Un atplaukst, tā ikdiena parādās citā gaismā. Jā, paļucina. Rūgumpodos, nemaz tik rūgtu sapariņš. Tieši tā. Nav. Par to robežu starp darbu, kas ir jāizdara jums, un darbu, ko uzņēmušies darīt doktora Klaunības ar kādu konsīliju tiek veidot, kur sanākat kopā un vēl, ka tā, te mēs, jūs nē, te mēs varam sadarboties, bet tikai tik tālu, te mums būs ļoti vajadzīga jūsu palīdzība, kur iekustināt to un to. Kā tiek vilktas šīs te robežas starp ārstu darbu un doktora Klaunu, lai viens otram nepatraucētu? Es varētu atbildēt par aprūpes darbu, un patiesībā man šķiet, ka mums diezgan labi veidojās šī saskarsme un komunikācija. Un komunikācijas ceļā mēs sarunājam, kas būtu tās procedūras vai šie pacienti, pie kuriem tad šodien jūs varat ierasties un apmeklēt, vai arī savukārt, kuri būtu tiem, pie kuriem noteikti vajadzētu. Un komunikācijas ceļā patiesībā ļoti viegli par visu vienoties, par soļiem, kas ir darāmi, vai par darbiem attiecīgi. Tad mēs varam sadalīt savas lomas savā starpā. Tā patiesībā man ir bijusi tikai pozitīva pieredze. Vērtini. Kas ir varbūt, ka jums tāds šobrīd nododam mēs vēstījumus, kolēģi varbūt ar kādu skatās, vai kādu vecāki varbūt skatās, kam aizvien šī te skepsi, vai tas varbūt kādam kāda pagātnes pieredze no tiem cirkus laikiem, tā asociācija ar klauniem ne tā smieklīgāka, es pamudinātu paskatīties citādāk uz šo. Jā, mums slimnīcā katru piekdienu notiek slimnīca infostunda, un tad viens no kolēģiem, doktors, ierakstīja informāciju par to, ka 15% no visas sabiedrības vai 15% bērnu ir bail no klauniem. Kā mēs strādājam ar šo informāciju un ko mēs ar to daram? Un, es varētu piekrist daļai bērni, varbūt sākotnēji ir bail, bet patiesībā tad, kad viņi ierauga šo pozitīvo tēlu, nevis tādu, varbūt, ja mēs tādu skatāmies, tad ļauno džokera tēlu, tad šis pozitīvais klauns ir ļoti maina tos uzskatus, un tie spēles elementi, kas bērniem ļoti patīk, atraisa viņus, un varbūt no tā, ka viņam ir bijis bail, nākamajā reizē var tā, un ka viņš jautā, kad viņi nāks, vai viņi būs, un tad tā ļoti forši. Un, protams, ir arī varbūt pusauģi, kuriem nepatīk, viņi negrib, un
varbūt arī tā situācija, kā Marks minēja, ir acis kaktiņš skatās un vēro, kas tad notiks, un smaids sejā parādās. Tā kā ir ļoti dažādi, un mēs varam domāt un strādāt par šiem 15%, kuriem ir bail. Bet tāds varbūt sākotnēji ir arī tā, ka tās bailes varbūt ir pat neapzināts, jo viņi nav saskārušies ar šo doktoru klaunu, lai saprastu, vai man ir no tā baila, vai man nav baila. Un ikdienā jau mums patiesībā saskar ir vai nu cirks, vai nu slimnīca, kur mēs varam saskarties ar klaunu. Un šausmu filmas. Un šausmu filmas, jā. Es nezinu, kas ir tā mēraukla, pēc kuras mērīt, vai tie ir procenti vai balles, vai izdomājiet jūs, es tikko uzdod jautājumu, būs atbildēt. Cik liela loma šodien, 14 gadi nu jau doktora klauna kustībai, cik lielu lomu Bērnu Kliniskās universitātes slimnīcas darbā, ikdienas darbā šodien ieņem tas, ka tur ir doktora klauna, cik viņi ir neatfilmami? Kas slimnīcas šī brīža vaipstos? Nu, man noteikti būtu skumji atnākt uz darbu. Tas ir viens liels iemesls, ka tev visi kolēģi no rīta atnāc tu kā priekšnieks, visi sasūdzās, tas nav labi, šits nav labi, tur ir smagi, tā, un tad vismaz doktora Klauda stāv un sagaida no acījām tevi koridori. Nu, tad, labi, tas ir subjektīvais, bet objektīvais droši vien ir tas, ka es jau pat to īso laiku, cik es esmu atpakaļ bērnu slimnīcā, es tā uzskatu, ka tāda obligāta sastāvdaļa. Es tev varu iedomāties, kā man būtu mierīgi, klusi gaiteņi, vai kā man būtu, ja tiešām bērniem nebūtu tas, kas caur šiem spēles elementiem novērš uzmanību no tā, kas varbūt šobrīd satrauc vai rosina uz komunikāciju. Man tiešām tas ir, mums ir dažādi līmeņi veselības aprūpē, un mēs nevaram iedomāties, ka ir zaudēta bez māsu palīgiem, jā, mēs nevaram iedomāties bez neredzamajām daļām, kāda, teiksim, sterilizācijas dienests, un tieši tādi paši kolēģi ir arī droši vien doktori klauni. Viņi bez viņiem, tu jau nenovērtē to lietu tik ļoti, kad viņa tev ir, kā tad, kad viņas nav. Jā, tad, viņu atņem. Es nezinu, uztaisīt doktori klaunu streiku, kādreiz nedomājos, jā. Un droši vien mēs sajutīsimies citādāk, un pacients sajutīsies citādāk. Jā, patiesībā doktors Klauns uztver tieši kā Marks minēja, kā savus kolēģus. Un, manuprāt, doktora klauna ir neatņemama sastāvdaļa tieši tāpat kā šobrīd mums ir drosmes kaste vai kanisterapija bērnu slimnīcā, kas jau ir tāda mūsu ikdienas sastāvdaļa. Un patiesībā varbūt mēs ikdienā nespējam novērtēt to šādi, jo mums tas ir. Mēs neatceramies varbūt to laiku pirms 14 gadiem, kad tas nebija. Mēs varam novērtēt tās pārmaiņas, kas šobrīd ir notikušas, bet tādu zaudējums noteikti būtu liels. Ļoti ceram un vēlam, lai tā nekad nenotiktu. Tāpēc, protams, šajā brīdī vēršamies pie katra no skatītājiem, jo ne bez jūsu palīdzības doktora klauna kustība turpina savu karavānas gājienu, savas misijas pildīšanu, tā kā katrs ziedojums tik tiešām ir no svara. Noslēgumā par tām pārmaiņām un izmaiņām. Ko jūs savā dzīvē, varbūt ārpusiem doktoru ķiteļiem, paņemat līdz no doktoriem klauniem? Kā doktoru klaunu klātbūtne vai kaut kā tas viņu redzējums uz dzīvi vai viņu enerģiju, ko viņi ienes tur, kur jūs jau no, iespējams, universitātes sola esat radināti skatīties vienā veidā, viņi skatās absolūti citādi. Kas tas jūsu, teiksim, doma brauc, ko jūs ņemat līdzi savu dzīvē? Ko jūs varat teikt, paldies, Natrija? Droši vien es teikšu, ka tas ir arī pateicoties bērniem, ka es esmu secinājis, ka bērni ir ļoti intuitīvs būtnes. Viņi ir patiesi, viņi labi reaģē uz notiekošo, man kā, piemēram, Jānum vecākam arī ļoti nodernoja. Man jau liekas, ka es ļoti skaidri izsakos par savām vēlmēm pret bērnu un tā, bet ja man nestrādāja ilgstoši, varbūt es varu caur kustībām, caur kaut kādām izjūtām, caur vizualizācijām kaut kā to bērnu ievirzīt pareizākā virzienā, kāds man kā vecākam ir nepieciešams.
Un jā, tādi kaut kādi izspēļu elementiņi, kaut ko mēs to pašu neredzamo bumbu paspārdam un tomēr no raudāšanas tiekam atpakaļ uz labu pašsajūtu. Tas noteikti strādā un droši vien, kad arī konsultācijās, kuras esmu 1-1 ar pacientiem, arī ar pieaugušiem pacientiem, es piestrādāju ar pieaugušiem pacientiem, es atļaujos dažreiz, kad es jūtu labi to cilvēku, es atļaujos būt nenopietns, es atļaujos izspēlēt kādu joku, kaut ko netīšām nomest vai kā tādējādi, jo, man darbā, piemēram, jāizmeklē balss saites, un tad viņi parasti saspringti, un balss nav tāda, kāda gribētos, un viņiem jāatved tas komforts, un tad tu sāc visu kaut kādu teātru taisīt. Jā, man savukārt ienāca prātā teiciens dalīts prieks, dubult prieks, un prieks noteikti ir gan pašiem daktariem, klauniem, gan pacientiem, gan arī iesaistītiem personālam, kurš ir blakus. Un patiesībā daktars klauns ir tāds prieka vēstnesis slimnīcā, un jā, tāpēc noteikti man ienāca prātā šī doma par dalīts prieks, dubult prieks, un patiesībā tā arī ir, kad mums visiem beigās ir prieks, neskatoties uz to, vai es esmu īgiņa, vai es tomēr esmu atvērts šīm aktivitātēm. Patiesībā jau tas prieks mums ir ikdienā ar daktariem klauniem. Un tā lieta bēda ir pusbēda. Jā, tieši tā. Un smaids redz smaidu. Tieši tā. Kā. Marks jau arī teica vēl par to piekļūšanu bērniem, varbūt tā sev vēlamā rezultātu panākšanu, bet vēl viens svarīgs aspekts ir tas moments, kā iemācīties, paskatīties varbūt tam bērnu acīm, pacientu acīm vai vispār cita cilvēka acīm uz lietām un saprast, kāpēc viņš rīkojās vai domā vai uzvedās tā, kā viņš domā, jo tās pašas daktora klauna spēles bieži vien ir vērstas uz nolasīšanu. Viņš šobrīd ir tāds dusmīgs, jo viņš nespēja vienkārši kontrolēt situāciju. Un kā mēs varam iedot viņam kontroli pār situāciju, kā mēs varam radīt šo drošības sajūtu. Paldies, ka jūs bijāt šeit. Paldies, ka jūs dienā strādājat, lai radītu drošības sajūtu tiem, kas ir nonākuši situācijās, kurās varētu justies diezgan nedroši visādi citādi, ja nebūtu īsto daktaru. Un paldies, protams, ka atrodat vietu, telpu un elpu tajā savā darba zonā arī kolēģiem no daktaru klaunu departamenta. Paldies jums, ka paviesojāties daktaru klaunu viesistabā. Un, vēl teiksim, darbā jums. Sāku paldies arī skatītājiem par to, ka bijāt kopā ar mums šajā te daktaru klaunā 3. viesistabas epizodē. Tiekamies jau nākamajā reizē.